Stundu pirms pusnakts cilvēku straumi plūst Vecrīgas virzienā. Jaunā gada sagaidītājs visvairāk priecē uzsnigušais sniegs, kas pilsētu padarīs vēl krāšņāku. Izcili, perfekti, tieši kā visi gribēja. Laikam visu gadu esam labi uzvedušies. Sagaidīt jauno gadu Vecrīgā ierodas gan draugu kompānijas, gan ģimenes kopā ar bērniem. Mēs no Liepājas vispār atbraucām. Mēs Liepājā tagad sagaidām jauno gadu pie brālēna, atbraucām ciemos. Pirmo reizi nākam šeit. Mājās negribējās, ja? Mēs bijām jau mājās, bet tagad tomēr mēs domājam, ka gribējām redzēt apgaismojumu un mūsu eglītes. Dzīvot Jūrmalā, vajag aizbraukt uz Rīgu kādreiz. Vecrīgā jaunā gada sagaidīšana norit 6 laukumos. Katrā laukumā savs dīdžejs, kas iekustina svinēt sanākušos. Kā jau pēdējos gados ierasts, netrūkst arī cilvēku no ārvalstīm. Citi Rīgā strādā un dzīvot, citi atbraukuši sagaidīt tieši jauno gadu, vēl citi šeit studē. Viņu vidū arī studenti no Turcijas. Mēs mīlam Latviju. Ir tik labi pavadīt šeit Ziemassvētkus un jauno gadu. Latvija ir labākā. Jā, mums tā patīk. Mēs mīlam Latviju. Studenti no Turcijas ir sajūsmā par sniegu. Tas ir kā filmā. Pasaka, tas ir kā pasakā. Happy New Year, Latvija! Love you people, bye! Gadu mija ir brīdis, kad uz mirkli apstāties un padomāt par to, kāds bijis aizvadītais gads, visas likstas atstājot sev aiz muguras. Labs, piedzīvojam bagāts. Grūts? Grūts, jā. Kas tev bija grūts? Mācījums grūts. Kāda ir tā liecība? Laba liecība beigās. Fantastisks, vienkārši fantastisks. Interesants, jā. Dažādiem notikumiem piesātināts, daudz izaicinājumu. Tieši pirms pusnakts Rāds laukums ir pilns ar cilvēkiem. Tā kā adatai nav kur nokrist. Ilgi gaidītais brīdis ir klāt. Cilvēku apkampjas paceļ glāzes. 2026. gads ir sācies ar jaunām cerībām un labāku skatu nākotnē. Happy New Year from Afghanistan! Laimīgi jauno gadu no Afganistānas. Es dzīvoju Lietuvā, bet šeit esmu ieradies pie saviem draugiem. Laba valsts, turpiniet tāpat. Un Krievija. Ar jaunā gada iestāšanos apmierināti ir pat ierasti netik priecīgie grinči. Brīnišķīgi, ar sniegu, ar salūtu. Jā, ar cilvēku, ar kurus gribēju sagaidīt jauno gadu. Kā jau jaunajā gadā pienākas, cilvēki sev ir izvirzījuši mērķus, ko vēlas sasniegt. Turpināt darīt labu citiem, strādāt kārtīgi un atpūsties kārtīgi. Mans jaunais mērķis ir sacensībās, kurās piedalīties, tikt uz piedestāva. Es gribu, lai visiem būtu sirsniņas. 15 pietupienu dienā vismaz. Pārmaiņu gads noteikti viennozīmīgi pārmaiņu gads. Ugunīgais zirgs, tas ir visiem jāiet uz pārmaiņām, uz labām lietām, jātiecās. Kāzas un vēlreiz kāzas visām mums, vai ne? Jā, kāzas. Pušķis jau ir noķerts. Oi, vairāk kārtīgi. Tātad, mīļie brīvie vīrieši, ja jūs vēlaties precēt lielisku sievieti, ja? Zvaniet man! Pulkstens ir pāri 12, bet pūles Vecrīgā nedomā izklīst. 2026. gads ir sagaidīts godam baltajā, sniegotajā Vecrīgā. Uldis Virziņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.